sezonu tas arī tika izdarīts. Un tāpat kā arī citi pamatspēlētāji Jelgavas, ar kuriem Jelgavnieki vēl pēc iepriekšējās sezonas beigām bija paziņojuši, ka obligāti grib noslēgt līgumu. Viņi visi ir palikuši komandā un bumba. Šajā situācijā bumba Jelgavniekiem un Jelgavai visas iespējas uzbrukumā Kenedijs Rībā. Numur 22 labi spēlē Kenedijs Rībā un varbūt būs arī centrējais sodlaukumā nebūs. Un atstens no vārtiem un Kenedijs Rībā izbauda, cik tad labi ir Smilšu bedra šeit cels Andrs Anufrijos Rīga. Viņam asistē Raimonds Tātriks un Aleksejs Griščenko, attiecīgi no Salaspils un Rīgas. Un 4. tiesnesis Migels Sīts raujas uz priekšu, redz ko. Spēlē bīstami, bet precīzi, bet tās komandai nepalīdz, jo fiksēts pēdējā brīdī tika nolēmts, ka Ņerogals stāvēs vārtos un Kurakins būs otrais vārtsargs. Un bumba gandrīz atliek. Tieši uzbrukuma veidošanā visas šīs darbības ir pārdomātākas nekā ir Jelgavai. Atspambu atpakaļ Fudžikavam. Jaunaņais BC Daugavpils sastāv kārtējs Japānis Daugavpiliešu rindās, Tomoki. Iepriekšējā sezonas pavadījis Polijā, Gdiņas Arkāri uzspēlēs 2. Polijas līgā, Lukaņoks spēlē. Kā jau minēju, Tomoki Fudžikava, viens no komandas čempionāts, tāds spēlēs Gdiņas Arka, Elblongos Konkordiem. Un pirms šīs sezonas bija arī atradīties Gulbena sastāvā, bet pēc paša vēlēšanās pameta Gulbenu un pievienojās Daugavpils komandai. Arī viņš līdzīgi kā Ņergals tikai vakar saņem brīvlēšanas vēstuli no sev bijušā kluba. Tā kā šodien viņš uzreiz arī debitē. Tālmet bumbu Fudžikava ir sitiens un nedaudz pietrūks Pālam Riževskim. Nervozē abas komandas, bet vēlme kaut ko paveikt laukumā ir milzīga gan vieniem, gan otriem. Redzējuši vakardienas spēles, nav redzējuši šodien spēli Meta pret Ventspilu. Varbūt tad pateikšu, kas ir noticis vakar. Vakar pirmā vartotais futbols daudz vārtu gūma un ļoti ceru, ka arī šeit Daugavpilī mēs redzēsim kaut ko līdzīgu. Fudžikava krīt un pārkāpums Kenedijs Rībā. Daugavpilī šīs ir bumba no sodlaukuma, bet visiem spēkiem uzbruk Jelgava un nav tomēr sitiena. Bija iespēja doties ar vien tuvāk un tuvāk laukuma centra līnijai. Fudžikava. Fudžikava tiek pieturēts pārkāpums un teikšu godīgi muļķīgs pārkāpums Bogdaškina izpildījumā epizodē, kur nekādas briesmas nedraud saviem vārtiem pārkāpt noteikumu. Varēja izcelties Dmitrijs Klimaševičs. Fudžikava. Tā piespēle Riževska virzienā. Riževskis var pacīnīties, bet Vērdiņš gaida tālāk piespēle, bet Klimaševičs tomēr spēlē par blakām esošiem Fudžikavam. Fudžikavam jāmaina mala. Nē, Fudžikava nemaina mala. Viņš vienkārši atspēlē soda laukumā. Sits. Tomēr pataisno no centrā Migels Sits. Labs centrējums un ir sitiens. Tomoki Fudžikava aizsit gar pašu kreiso vārtu stabu. Vēl viens moments pēc standarta situācijas Daugavpilī, kuri var doties laukumā, ir ierakstīt protokolu, un tev tikai jāatzīmē, kurš no viņiem ir tad laukumā un kurš nav. Agrāk visi spēlētāji bija rezervisti. Acīm redzot, nav nokārtots visas formalitātes saistībā ar viņu pārēju uz Jelgavu. Un cīnās līdz galam Tomoki Fudžikava, ļoti neapmierināts ir Gins Freimanis. Jāpaņem ir raksturīgi Vērdiņam un pamazām skaidrs, ka kaut kas ir jāmaina. Rībā viens no laikam iespējamiem tiem futbolistiem, kas centrēs tālā vārdu stabu Fudžikavas virzienā un būs Stūrstiens. Temistoklis un Migels Sits arī pie bumbas un Lukaņuks. Lukaņuks gan pagaidām nenāk palīgā Sīdam. Un iespējams Fudžikava metīs tālu, tas ir skaidrs. Es puslaika beigām palikušas nepilnas 13 minūtes. Skatāmies Fudžikava. Fudžikava met Klimaševiča virzienā, netiek pie bumbas neviens no Daugavpils. Freimanis. Iespēja bumbu Fudžikava. Ļoti daudz šādu gaisa divcīņu. Abas komandas nebaidās no tām. Tieši pavadīja komandā Liepāja 1625 Latvijas pirmajā līgā. Viņš šodien rezervē un iespējams viņu redzēsim laukumā uz mājiņu, bet pa to laiku Fudžikava centrē. Riževskis pakrīt, bumba ir joprojām spēlē, Kokins ir viņš palicis un sāk šo spēli arī sākuma sastāvā. Fudžikava apsteidzē Rību. Lukaņoks. Sits. Fudžikava. Fudžikavas piespēle sodlaukumā Vērdiņa virzienā. Pirmais pie bumbas būs Sīkstens un ar otro. Fudžikava. Fudžikava atkal tālu met un arī šeit pie sāna līnijas. Viens pārkāpums pēc otra un galā nakā noteikti fiksēts pādās neviens cits kā Andris Circenis, Ivars Rečko pusē, bet pie laukuma centra līnijas uzreiz sagaida pretinieku un tur jau. Kāpēc Daugavpilieši pirms šīs sezonas arī bija nosaukuši kā vienu no saviem mērķiem tikšanu labāko četrnieka, ko man tiešām izskatās labi, bet Jelgavniekiem gan, es domāju, ir jāpieliek, es biju Kokins.
Jelgavnieki arī šodien šajā ziņā viņam plusiņš, komanda spēlē tiešām agresīvi, labā ziņā, sportiski agresīvi, nepadodas divcīņās un cīnās līdz izdodas izskriet vienatnē Artam Jaudzamam. Novičs formā, arī jau vairāk nekā mēnesis trenējas kopā ar komandu, joprojām nav pārliecības viņa darbībās, un arī šīs dienas spēlē neko dižu Lukaņuks nav parādījis. Es domāju, viens no kandidātiem uz nomaiņu ir tieši Ivans Lukaņuks. No Fudžikava saņem skatītāju aplausus, laba skaista epizode viņa izpildījuma. Otrai komandai, lai arī diezgan asa cīņa, tomēr arī godīga cīņa un bez īpaši daudz agresīviem pārkāpumiem. Vērdiņš. Tomoki meklē upuru sodu laukumā, kam varētu iespēju šo te bumbu tālu viņš vēlas izmantot. Dublis numur 2 Fudžikavam un atkal līdzīgi met viņš būs. Tā nebūs viegla spēle, bet Daugavpils jāspēlē ar futbola skolu Meta. Arī nesolās būt viegla spēle. Šogad ar 8 komandām virslīgā, es domāju, ļoti maz būs šo te vieglo spēļu. Komandu līmenis ir diezgan līdzīgs. Skaidrs, ka ir favorīts kā Ventspils, Skonto. Kokins, Fudžikava. Nakano. Bet būs ļoti grūti. Fudžikava. Klimaševičs. Fudžikava pieslēdz pa kreiso malu, pamana arī Klimaševičs, saglabās bumbu spēlē Fudžikava. Ne ar pirmo pieskārienu, nāks ar otro vēl apstrādāt bumbu. Fudžikava, Lukaņuks, Sīts, var dot vēl kas izsit bumbu. Rība jau, Jelgavai, nav īsti kam piespēt Rība, viņš arī bumbu vienā stūrī, bet tomēr tiek galā šajā epizodē. Fudžikava pret Rību, Fudžikava spēlē eleganti, bet bumbu nesaglabā, tomēr bumbu spēlē, pārkāpums pret viņu un ļoti sāpīgs kritiens šeit Fudžikavam uz šī te vieglietīgas skrejceļa. Un ir pirmais brīdinājums šīs dienas spēlē. Būs pirmais brīdinājums. Anufrijos sagaida vēl, ka Rība atgriezīsies laukumā, un Anufrijos vēl aizrāda, ka Rībam šis nav bijis pirmais pārkāpums, un pilnā ritmu šobrīd ir manā šeit Celtnieku stadionā. Vērdiņš vēl viena kļūda, šoreiz gan paveic, ka beidzot pirmās maiņas. Izskatās, ka Jelgavniekiem Oļegs Malašēnoks varēja doties laukumā, viņš tur pamazām sāk gāt. Citvārtos nav liela meistarība, bet no aizsargam normālīs izbumba ārpusodu laukuma ir krietni vien vairāk jāpapūlas, un šis tā augstums bumbas lidojumam bija dot neprocīgs Daugavpils aizsargiem. Lai kā šī epizode jau ir galā, un Atbas Reževskis otrajā puslaikā praktiski vispār bumbai nav pieskāries. Iespējams, tāpēc viņš arī beidzot izdarīja šo sitienu, jo savādāk Gutvārnos un ir bijuši krietni vien tuvāk 2-0 panākšanai nekā Rībā. Sen nebija manījuši Rību darbībā, beidzot Kenedijs Rībā. Jūs ekrānos? Freimanis, redz ko? Vēlreiz Rība, pret viņu Fudžikava. Klimaševičs. Vērdiņš, jādod Fudžikavam, Fudžikava iet sodu laukumā, Fudžikava. Nav īsti kam piespēl, Fudžikava arī ir spiests doties prom no soda laukuma. Litvinskis.